Labvakar visiem! Šodien mums te tāds pļāpājamais gabals būs. Pastāstīšu tieši par bullet journal sistēmu. Īsumā varētu pateikt tā, bullet journal tāda plānošanas sistēma, kurā nav nekādas sistēmas, un ar to beigt. Bet, principā tas nav tik vienkārši. Jā, bullet journal tas ir brīvs plānošanas sistēma. Tā ļoti, es pat teiktu, ļoti krasi atšķiras no šādiem te plānotājiem, kuri principā ļoti labi ir, ja cilvēkam varbūt tiešām ļoti daudz ir katru dienu kaut kas jāizdara, un ka viņš tiešām var to izdarīt katru dienu, un ka viņam nevajag pārrakstīt no dienas uz dienu vienu un to pašu, ka viņš nav paspējis, piemēram, tās pašas tikšanās. Jā, ja tiešām ir tikšanās, un ja tur ir kaut kādas sapulces, kuras ir noteiktā laikā, kaut kādi noteikti termiņi, kas ir obligāti tajā dienā ir jāizdara, un ja viņu ir diezgan daudz, droši vien, jā, šis plānotājs nebūs nevainas. Bet, tieši bullet journal, tas ir brīvā plānošanas sistēma, kuru ir izdomājis vai, izveidojis Džerents Karols, jā, un šis rīks palīdz vienu vietu rakstīt savas idejas, plānus, tātad, kā arī teicu, ierakstīt savas idejas, notikumus, veidot personīgu sistēmu, kas ir tieši pielāgota jums. Un, principā, priekš tā nekas īpaši nav vajadzīgs, var paņemt vienkāršu kladīti un rūtiņu vai līniju, ja kuram patīk līniju, man labāk patīk rūtiņu. Jā, vai nu arī punktota kāda varētu būt. Vienkāršu kladīti, kura patīk, jā, parēķināt, vai pietiks lapušu, teiksim, uz to gadu var būt. Kaut gan nav noteikts, jā, vai tu sākt obligāti 1. janvārī to plānotā. Var tikpat labi sākt, kā es, piemēram, sāku 2023. gada oktobrī. Jā, arī paņēmu vienkārši kladīti, kur plānotājs 23. gada oktobris ir sākts, un tas tā arī turpinās. Un tagad man šitā pat kladīte būs arī uz visu 24. gadu. Te varbūt paliks pāris lapas pāri, bet tas neko daudz nenozīmē, ja tur 2-3 lapas paliks beigās brīvas. Es ceru, ka es aiziešu līdz gada beigām ar viņu, jo man principā šī sistēma bullet journal patīk. Un vēl ir speciāli tieši, protams, izlaiž arī klades priekš bullet journal, jā, Lektrums 1917 tāds tiek izlaists, un, kaut kas izkrita. Un te ir tieši man paņemta punktotā kladīte, ja viss būs labi, te es viņu izmantošu jau 25. gada plānotāju, jā, kur ir jau sanumurētas lapas, viņas nevajag numurēt atsevišķi, un es tā pareiķināju, ja ļoti daudz, teiksim, izmantot vairāk tieši kā nedēļas plānotāju, tieši nedēļas, ne katru dienu šeit daudz nelīdīs, jo šeit ir 120 lapas tikai, vai lapuses. Jā, un ja nav pārāk daudz priekš, teiksim, savām idejām, mērķiem un tam līdzīgi lapu vajadzīgs, te principā tieši 1 gadam šī kladīte ir izveidota tāda, jā. Principā bullet journal tieši viņš ir brīvs plānotājs. Tam nav nozīmes, vai jūs rakstāt savus dienas, nedēļas, mēneša plānus sākumā klades, jā,
vai jūs rakstāt beigās, un vai jums pa vidu ir kaut kādi tur, teiksim, pieradumam, kaut kādi vajadzīgi trekeri, jā, vai, piemēram, man ir tādi kā janvāra atziņas uzrakstīts, jā, un plānotājs tika, tas jau ir beigās pēc mēneša, un pēc tam iet, piemēram, ja vai nākošais mēnesis ar visām nedēļām, man ir nedēļas plānotājs. Jo es par vienu dienu es nezinu, ko rakstīt, man nav tik daudz, ko rakstīt, jo es nerakstu tādus, piemēram, kā saklāt gultu, un tur, piemēram, izdzert vitamīnus, tas ir man rīta rutīnā. Nu, citi raksta, ka rīta rutīna, un tad atšifrē, ko tas nozīmē, bet, es neredzu jēgas kaut ko tik smalki rakstīt, varbūt ar gadiem man tas būs vajadzīgs, bet es ceru, ka nē. Un tur man ir tādi būtiskākie notikumi, kā piemēram, ka vajag aizbraukt uz masāžu, kaut ko nopirkt, kaut kāda tikšanās, koncerts, kaut ko vajag paskatīties, varbūt atrast internetā, lai es neaizmirstu, ka tas tomēr ir jāpaskatās un jāpameklē. Nu, un pamatā, principā, pašā bullet journalā ir vienīgi tas, ka apzīmējumi, jā, kaut kādi noteikti, kādus izmantojat, jeb atslēgas, un saturs, piemēram, šajā kladītē jau saturam ir pat ar visiem uzrakstiem ir atvēlēta vieta, jā. Es pati sev, piemēram, apzīmējumus nekādus nekur neatzīmēju, jo man viņi ir ļoti vienkārši. Man, piemēram, ja plānotājā ir ierakstīts, kas ir jāizdara, tad ar melnu es atzīmēju, ka es esmu jau izdarījusi, ar neaizkrāsotu tādu, tad tas vēl nav tad izdarīts, un tas ir konkrētajā dienā. Man arī ir, piemēram, bez piesaistes pie dienas. Nu, un plus es vēl atzīmēju ar tādiem zaļiem aplīšiem, kas vēl ir izdarīts, jā, lai uzreiz tā redzētu un nevajadzētu varbūt īsti skatīties, vai šeit man ir iekrāsots tas melnais kvadrātiņš vai nav. Nu, piemēram, kas aiziet uz nākošo nedēļu, tad man vienkārši bultiņa ir. Ja tas zaudētu aktualitāti, nezinu, vēl pagaidām īpaši nav bijis. Man jau pārsvarā viss aiziet uz nākošo nedēļu, ko es neesmu izdarījusi, kas nebija varbūt nemaz tiek aktuāls tajā nedēļā. Nu, un kā jau minēju, tātad tas ir trīs ir galvenie tādi kā principi, jā, bullet journalam, kas it kā būtu nepieciešams, kā jau minēju, viens no tiem ir tie apzīmējumi, tad otrs ir lapušu numerācija, piemēram, šitam lektrūmam, viņam jau ir lapušu numerācija, un principā, cik es saprotu, viņš kaut kur uz gadu kaut kur varētu būt kā plānotājs. Savam plānotājam es esmu pati numurējusi lapuses, un lapušu numerācija ir nepieciešama tieši tāpēc, lai varētu izveidot saturu, lai pašam būtu pēc tam vienkāršāk orientēties, kas kur ir rakstīts. Jā, saturu es esmu rakstījusi, es viņu esmu pildījusi, bet atklāti sakot, pagaidām es neesmu nereizi viņu izmantojusi. Varbūt tagad būs vairāk, jā, 4 mēneši, tomēr ir 4 mēneši, viņā tur nevar pazust. Tagad būs vairāk, varbūt tad var gadīties, ka es viņu arī izmantošu, to saturu. Bet, kāpēc arī saturs ir nepieciešams? Vairāk ir nepieciešams tāpēc, ka kaut kur pa vidu ir, piemēram, man šajā gadā no sākuma ir viss kaut kādi tur vidējas vēlmes, grāmatu saraksti, pateicību saraksti, noskaņojumu
pikseļi, jā, varbūt varētu arī vēl temperatūras ietaisīt pikseļus, tad idejas par YouTube ir, un tad tikai sākas pats plānošanas. Un tā vēl, piemēram, man katrā mēnesī ir trekeri, jā, tad mēneša atziņas ir, un tad atkal nākošais mēnesis sākas. Tikpat labi tas viss varēja būt kaut kur vispār man pa vidu, tas, kas ir sākumā, vai arī tie, kas nedēļā ir varbūt vairāk, kaut kas vairāk būt tieši mēnesim pieskarties, jā, nevien piemēram, mēneša notikumiem un tad nedēļu. Vārdu sakot, saturs varbūt arī ir nepieciešams. Nu, tas ir viens no 3 punktiem, kas it kā bullet journalā katrā ir jābūt. Un ar to arī viss ir, vairāk nekā tādu noteikta, kas tur būtu jābūt, nav. Viss ir mūsu rokās, kā gribam, tā mēs viņu arī veidojam. Nu, un tas principā arī viss, kas ir attiecas tieši uz tādu konkrētu nolikumu, kas ir bullet journalā it kā obligāti jābūt, jā. Pārējais viss ir jūsu rokās un jūsu izvēle, kā jūs plānosiet, pa dienām, pa nedēļām, pa mēnešiem, vai varbūt viss gads būs. Man, piemēram, ir paralēli tam, kā es plānoju pa nedēļām, man vēl ir arī tāds kā plānotājs, nu, par mēnesi, par gadu pa mēnešiem, jā. Te es tā sāku toreiz no oktobra, tad man ir oktobris, novembris un decembris, un šeit ir galvenie tādi notikumi, jā, piemēram, kas ir pārāk nemainīgi, kā dzimšanas dienas, vārda dienas, varbūt kaut kur kāds koncerts, lai neaizmirstos, lai es lieku reizi paskatītos, varbūt tur ir kāds notikums, kā jāmaina pase, piemēram, jā, tāds lielāks. Un tad es no šī kalendāra jau pārnesu uz nedēļu. Jā, tas ir pirmais, ko es izdaru mēneša sākumā. Nu, un tas par pašu plānošanas kā sistēmu īsumā ir viss. Bet, nu, bullet journals arī ir lieta, kur varat izpausties radoši. Kā jau varat redzēt, man pat manos gandrīz 50 gados ir viņš aplīmēts ar uzlīmēm un visādām šitiem te uzlīmēm, arī visādas krāsas ir izmantotas, lai izceltu kādus uzrakstus un varbūt priecētu arī aci manu. Man šeit nebija, piemēram, kur pildspalvu turētājs pasūtīju tādu pildspalvu turētāju, lai vienmēr pildspalva būtu pie rokas. Viens mīnus šitai kladītei būs, ka viņai ir tikai viens šitas te grāmatzīme, tad teiksim tā, ka man šogad laikam vajadzētu arī otru, jo, kā es teicu, tā ir vieta, kur izpausties radoši, ja? Nevien ar uzlīmītēm. Piemēram, man bez plānotāja, ja? Tas, kas pa mēnešiem, ir, piemēram, svarīgi notikumi. Tad man ir noskaņojums pikseļos. Jā, jau sākusies pildīt, šogad tāds ir izdomāts. Tas ir mans radošums. Tad, piemēram, ir pateicību saraksts katru nedēļu. Es izdomāju, ka tādu es vedīšu, jā, bez plānotāja. Tad vēlmes sapņi. Man vēl viņu nav, idejas un plāni, izlasītās grāmatas, citi raksta vēl kādas filmas skatās, man to nav, jo man to dara dators, man ir programma, es skatos vienā saitē, kur tā, nu re, par ko var sev pateikties, un te ir YouTube tieši visādas idejas esmu sarakstījusi jau, ko man vajadzētu jums parādīt un pastāstīt diezgan daudz, redz, ka. Un pēc tam iet
par visu mēnesi, kas it kā būtu nav galīgi piesaistīts pie datuma. Es varu janvāra sākumā to izdarīt, varu janvāra beigās. Ja, un tad ir tas, kas piesaistīts pie katras konkrētās nedēļas. Ja, tas jau ir iet plānotājs. Nu, un tad ir pats tāds kā trekeris tieši, ko es gribētu pavērot, kā man veicas ar zīmēšanu, ar angļu valodu, tur vingrošanu, lasīšanu un tam līdzīgi. Ja. Tā ir tā radoša aizpausme. Nu, man, teiksim, ir diezgan askētiskas kopiena tieši bullet journala, kas dalās savos iespaidos, savā plānošanā, ir diezgan liela. Ja paskatīties internetā, ļoti daudzas meitenes un arī puiši stāsta, kā viņi ved šo plānotāju, ko viņi tur raksta, kā viņi noformē. Bet, nu, teiksim tā, noformēšanas ziņā, kā es saku, man ir diezgan askētiskas, es tur nezīmēju neko, man zīmēšanai ir darbiņi mani, jā. Tā, ka to es izpaužos tādā veidā, nu, un, kā es jau teicu, apvienība, bet kopiena interešu ir diezgan liela, tā ka var arī paskatīties citus, kuri plāno, un es arī pati tieši iespaidojos un sāku vest pēc dažu paskatīšanās tieši par bullet journal, jo man radās tāda kā nepieciešamība, ka man vajag to plānotāju, ka man ir notikumi, kuri, piemēram, man būs pēc nedēļas vai pēc 2, man viņi vienkārši neturās galvā, un reizēm arī telefona plānotājs man pieviļ kaut kur uz lapiņas rakstīt tieši un turēt acu priekšā. Arī tas nebija variants, tās lapiņas kaut kur pazūd. Nu, klade tomēr nav tik vienkārši viņu pazaudēt. Un līdz ar to es arī pati paskatījos internetā, pameklēju un atradu šo sistēmu bullet journal, kuru var pielāgot pats sev. Un tas man iepatikās. Es sapratu, ka tas ir tieši tas, ko man vajag. Ceru, ka jums arī šis video noderēs, ja jums tas patika un bija noderīgs. Es priecāšos, ka jūs ieliksiet savu laiku, īkšķīt uz augšu, jo man tas tiešām būs stimuls un vēl kādu video uzņemt par šo tēmu, jo principā es jums tikai centos pastāstīt par to pašu kā sistēma, bet nu vēl gribētos pieskarties tādām tēmām kā idejas, no kā vispār to sākt un varbūt parādīt bišķi vairāk tieši savu plānotāju. Paldies jums visiem par uzmanību un tā līdz nākošajai reizei!